Sabiedriskais transports Daugavpilī turpina aktīvi darboties un strādāt pilsētas iedzīvotāju un viesu labā. Katru gadu autobusi un tramvaji pārvedā tūkstošiem daugavpiliešu, un jau pusotru gadu darbojas jauna braukšanas biļešu sistēma, kura ātri piesaistīja pasažieru uzmanību. Izskatīsim atsevišķus piemērus. Ja jūs izmantojat sabiedrisko transportu lielākoties darba dienās, lai tik līdz darbam un atpakaļ, bez papildus braucieniem brīvdienās, labākais variants ir iegādāties braukšanas biļeti, kura darbojas darba dienās. Tā izmaksās 35 eiro. Tas ir labākais variants tiem, kas regulāri brauc ar pārsēšanos, jo viena biļete pārsec visus nepieciešamos braucienus dienas laikā. Tā ir matemātika. Ja jūs braucat ne mazāk kā 2 reizes dienā, 21 dienu mēnesī, tas nozīmē, ka jūs par vienu braucienu maksājat aptuveni 83 eiro centus. Salīdzinājumā, ka vienreizējas biļetes maksa ir 1 eiro. Jūs varat ekonomēt minimum 7 eiro mēnesī. Ja jūs braucat ar pārsēšanos no viena maršruta uz otru, vai arī izmantojat sabiedrisko transportu vairākas reizes dienā, piemēram, veicot 4 braucienus, tad viens brauciens izmaksās 41 eiro centu, kas nozīmē, ka ekonomija var sasniegt līdz pat 49 eiro mēnesī. Skan jauki, vai ne? Taču, ja jūs izmantojat sabiedrisko transportu ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās un svētku dienās, pieņemsim, jums ir darba maiņas vai jūs bieži apmeklējat pasākumus, labākais variants būs iegādāties biļeti, kura ir derīga visām mēneša dienām. Tā izmaksās 45 eiro. Šī biļete dod jums iespēju brīvi izmantot sabiedrisko transportu jebkurā dienā ar neierobežotu pārsēšanās skaitu, ļaujot jums viegli pielāgoties jūsu ikdienas vajadzībām un plāniem. Turklāt pensionāriem ir paredzētas atlaides mēneša braukšanas biļešu iegādei. Mēneša biļete braukšanai visās mēneša dienās tādā gadījumā maksās 15 eiro. Sīkāka informācija ir pieejama uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv un vēlētos atgādināt, ka šīs biļetes darbojas visos Daugavpils sabiedriskajos maršrutos, kā tramvajos, tā arī autobusos.